Jau 5. gadu Latvijā norisinās dizaina festivāls, kā ietvaros norisinās konferences, izstādes, konkursi, izcilāko dizaineru apbalvošana. Viena no šīm aktivitātēm – 2 izstādes – Ginta Maldere fotoizstāde Mana lieta un Design Drive dizaineru darbu ekspozīcija atceļojusi uz Madonas novatpētniecības un mākslas muzeju. Mums ir ļoti liels prieks, ka šogad šīs aktivitātes tiešām iziet ārpus Rīgas. Faktiski jau gada sākumā mums bija prieks būt arī ar Rijādu un ar Design Drive projektu Cēsīs. Un šobrīd Madonā mēs varam skatīt šo te kopdarbu, jebkura lieta, kur ir labs dizains, uzlabo mūsu dzīves kvalitāti. Vienalga, vai tā ir krūzīte, vai tas ir trolejbus, vai tā ir grāmata. Dizains sakārto lietas, un dizains ir palīgs mums, kā radīt to vidi, kurā mēs dzīvojam, daudz labāku. Līdz ar to ir jāmēģina saprast ik katram, gan tam, kas pircējs, gan tam, kas ražotājs, ka tas dizains faktiski nav kaut kāds nezināmais lielums, ka tas ir vienkārši viens pamatīgs ierocis, pamatīgs instruments, darbarīgs, kas ir jāliek lietā, lai radītu labu, kvalitatīvu produktu. Izstādi Mana lieta veidojuši mākslas zinātniece Anda Boluža un fotogrāfs Gins Malderis. Lielizmēra fotogrāfijās redzami Latvijā pazīstami cilvēki, kas guvuši panākumus dažādās jomās, piemēram, biznesā vai mākslā, un viņu izvēlētās lietas katra ierastajā vidē. Doma bija, kad mēs mēģinām nofotografēt to cilvēku ar to lietu, jo varētu jau tikai lietu nofotografēt un pierakstīt klāt, bet gribējās sajust to kopību, ka tas cilvēks tomēr, ja viņš viņu izvēlās, tad viņam kaut ko tiešām nozīmē un raksturo viņu arī. Un tas, man liekas, ka diezgan veiksmīgi ir izdevies. Otras izstādes dizaineru projekta Design Drive mērķis ir radīt latviešu dizaina produktu lietošanas kultūru, veicināt latviešu dizaina pieejamību plašākai sabiedrībai, vairot Latvijas ražotāju izpratni par dizaina instrumentu un dizainera nozīmīgo lomu konkurētspējīgu produktu radīšanā. Izstādē iekārtot arī vieta, kur var darboties jaunākie izstādes apmeklētāji. Mēs cenšamies tādēļ arī tik mūsu projekts aizsākts, ka mums ir būtiski iesaistīt pēc iespējas plašāku cilvēku loku un tikpat mums ir svarīgi sadarboties ar dažādu sfēru speciālistiem. Un šādā sadarbībā var tikai rasties ilgspējīgs un noderīgs dizains, jo pamatmērķis ir kalpot cilvēkam ar šiem darbiem. Apmeklējot abas izstādes, ir iespēja aizdomāties par to, ka dizains ir cieši saistīts ar mūsu ikdienu, ekonomisko situāciju, veicināt tās augšupeju. Dizains kā pievienotā vērtība, kā tilts starp tehnoloģiju un mākslu, kultūru un komerciju, uzskata izstādes organizatori. Dizaina izstādes Madonā apskatāmas vēl līdz 6. decembrim.